Es prātoju, vai cilvēks saprot, kas tu esi zemkopības ministrijā. Tu esi tas slavenais parlamentārais sekretārs, bet ko tas nozīmē? Jā, slavens gan. Dažādās aprindās slavens. Amats slavens. Slavens amats. Viņi, ja runājam par sabiedrību, tad dažkārt diezgan daudz jauc. Parlamentārais valsts sekretārs. Jā, bet parlamentārais sekretārs ir amats, kas nāk kopā ar ministru, biroju un attiecīgi ministram esot tā kā sadarbības partneris no ministrija ar Saeimu. Lūk, tā kā šis amats ietver sevi ļoti plašu spektru nodarbes un viss ir atkarīgs no paša, cik daudz grib iegulties šai tēmā, jo mums ir arī kolēģi parlamentārie sekretāri, par kuru eksistenci vispār neviens vēl nezina. Jā. Tā ir. Tas ir katra paša izvēle, kā gribam, tā daram. Lūk, jā, tā man sauc un to es daru. Sarunu valodā vēl parlamentāro sekretāru sauc kā ministra vietnieku. Tas nozīmē, ka pie tevis droši vien var vērsties par visiem zemkopības ministrijā aktuāliem jautājumiem, un tu esi lietas kursā. Gan par likumdošanām, gan par aktualitātēm, vai tā ir? Vērsties jau var, vai viss lietas kursā. Arī tas tāds, ir tā kā zināms, zināms ierobežots apjoms informācijas, ar ko mēs operējam, bet tas atkal ir atkarīgs no paša iesaists. Jā, citās valstīs arī braucot komandējumos, šis amats ir tā kā ministra vietnieks, bet mēs ar to sadzīvojam, ar šo nosaukumu, pielāgojamies valstīm un turpinām darboties. Es uzskatu, ka veiksmīgi, jo šobrīd, ja salīdzināt ar citām ministrijām un tā kā zinot citu komandu dalībniekus, tad mums tad varētu teikt labākā, saliedētākā komanda ir. Reti, bet sanāk arī tā kā asākas emocijas izpaust, bet palielam mēs jau otro gadu darbojamies un diezgan produktīvi. Tā jau runā, ka strīdos dzimst patiesība, jo ja jau neveidojas kaut kādas asākas... Mēs esam pilnīgā nepatiesībā, jo mēs maz strīdamies. Man ļoti liels prieks par zemkopības ministrijas biroju, ka tur valda tāda zināma vienprātība. Respektīvi vieno kopīgas vērtības un skaidrs redzējums, kas ir jādara un ko vajag sasniegt. Bet, Klau... Tas ir vienprātība, varbūt nav tas tieši, vienkārši ir normāli sadalīts katram savus laukums, savu darbību, un viņas tā kā nepārklājās, bet katrs nāk ar savu pienesumu. Līdz ar to arī, par ko konfliktēt, vienkārši ir katrs veids savus darbības radoši un uz priekšu, un tā arī dzīvojam. Klau, šodien mums tās sarunas struktūra ir par trim tādām ļoti nopietnām lietām, par kurām tur rūpi zemkopības ministrija. Un pieņemot, ka tas varētu būt arī interesanti citiem, tad mēs ar tevi arī varētu parunāt par viņām. Tad tā pirmā būtu zivsaimniecība, kas ir viens no... Otrā. Tu gribi sākt ar zivsaimniecību? Nesākt ar zivsaimniecību? Otrā. Tu gribi par sadarbības? Es gribu par to, ko mēs iepriekš pārnājām, par kooperēšanos. Kas arī pēc tam pāriet uz to pašu arī zivsaimniecību. Labi, daram tā. Secībai nav tik būtiski. Un tad arī no kooperēšanās, no visa tā stāsta izriet arī tas vietējais produkts, skolēnu ēdināšana un īsās piegādes ķēdes. Brīnišķīgi. Tad es, mēs šo pasākumu pirms arī uzsākām darbu ministrijā, jau vadot arī Latvijas gaļas pārstrādātāju asociāciju, mēs konstatējām faktu, ka tiek viltoti dokumenti, iepirkuma procedūrās tiek paņemti dokumenti no Latvijas saimniecībām atbilstoši, lai šis uzņēmums ēdinātājs kvalificētos zaļajam iepirkumam. Un tad, kad šis process ir beidzies un uzņēmums ir ieguvis līgumu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, tiek piegādāti citi produkti. Un strādājot ar asociācijas biedriem, tika konstatēta šāda faktoloģija, jo tas ir Latvija ir neliela valsts, kurā uzņēmumi arī nav daudz, un mēs tā kā saprotam, ka šis pasākums ātri ieņem savu publicitāti. Kā to risināt? Cīnīties, radīt kaut kādas administratīvas šķēršļus, tur iepirkuma procedūras, un tur ir iesaistīts ļoti daudz spēlētāju šeit spēlē. Pašvaldības, dažādas konstrukcijas, citur iepērk paši bērndārzi, skolas, slimnīcas, ļoti dažādi ir. Līdz ar to viena no idejām, kas radās, kā
uzlabot šo sistēmu, izstrādāt QR kodu, kuru iegūst produkts, kurš kvalificējas šim zaļajam iepirkumam, un attiecīgi viņi var atsakot līdz pat galdam, kas radītu arī komfortu gan no ieņēmuma viedokļa, no pāraudzības, gan arī no pārtikas veterinārā dienesta, no pārtikas drošības uzraudzības. Bet kāpēc tu to stāsti? Jo mēs runājam Tāpēc, ka mēs aiziesim tālāk. Caur šito. Un tad, kad mēs nonācām ministrijā, mēs pie šīs tēmas pieķērāmies pie globāla. Jo viss ir ķēdes, viens no ķēdes posmiem, jo, lai Latvijas lauksaimnieks, augļu kopis, dārzeņu kopis, tie, kas audzēt dzīvniekus, kur pēc tam nonāk uz pārstrādi gaļas produktos, viņi atkarīgs no tā, cik daudz būs patēriņš. Bet, ja tev tiek produkti mainīti uz kaimiņu zemi un tālu zemi produktiem, tad mēs te varam runāt par zaļiem kursiem un par Latvijas lauksaimniecības, tautsaimniecības attīstību, bet, ja tev nav kur realizēt, tev nav jēga audzēt. Un jau kopā ar ministru un komandu braukājot reģionālās vizītēs, runājot ar lauksaimniekiem, ar tiem pašiem kartupeļu audzētājiem un ābolu audzētājiem burkānu, kur ir dārzenis, kas būtu nepieciešams pēc iespējas īsāks ceļš no lauka līdz galdam, mēs konstatējam faktu, ka, ko saka paši lauksaimnieki, mums jau nav jēga audzēt, jo mums viņi nepērk. Tad mēs pamazām, ļoti ātri nepamazām, nonācām pie atziņas, ka tas ir jāvirza programmas, kas stimulē kooperāciju. Tu gribi teikt, ka pirms Armands Krause kļuva par zemkopības ministru, kooperācija bija vāji attīstīta vai kā? Viņa ir, bet jautājums ir, vai pietiekama un attiecīgi, ja mēs, kas ir tas ar kādu vēstījumu, kas ir mūsu, tas know-how atšķirīgais ar citiem, iepriekšējo, ministriem viss. Mēs šai brīdī saskatām, kad Eiropas politikā mēs izmaiņas šodien, tai brīdī ievies nevaram, tāpēc, kad šī programma ir līdz 27. gadam un izmaiņas sāksies 26. gadā. Līdz ar to mums ir vesels periods, kur ir jāatrod kaut kas tāds, pie kā strādāt esošā rāmja ietvarā, bet ar kaut kādu stimulēšanu. Ja mēs saprotam, kad ir nepieciešams stimulēt Latvijas laukus, lai maksimāli daudz lauksaimnieki audzētu un realizētu šo produkciju, kura būtu veselīga mūsu bērniem un mūsu sabiedriskā ēdināšanā, kur tiek tērēts arī budžeta nauda, kur ir samērā ierobežota izvēle un kontekstā ar zaļo kursu, mēs saskatījām to, ka šāda stimulēšana kooperācijai varētu palīdzēt, jo, kā mēs saprotam, Latvija ir ļoti izteikta viensēta zeme, gan lokācijā, gan uzvedībā, savā nodarbē arī to redzi, strādājot ar reģionos, ar programmām, finansēšanas. Līdz ar to tu saproti to, ka ir kaut kā jāmēģina tomēr caur interesi apvienot šos spēkus. Ļoti labi un skaisti izklausās, bet tieši, kā jau tu minēji, reģionos arī redzu to reālo faktisko realitāti, kad, piemēram, nav interesi cilvēkiem sadarboties vai nespēja sadarboties. Nav tāda vienojošā mehānisma, kā viņi to varētu izdarīt, jo ir bijusi ļoti slikta iepriekšējā pieredze kooperācijās. Ja, es runāju ar zemniekiem, un viņi saka, ka mēs esam uzmesti tik daudzas reizes, kad mēs negribam vairs iet tajā sadarbības procesā iekšā. Un ir tādi, kuriem trūkst zināšanas, ko tad īsti nozīmē tā kooperācija. Un tieši šogad Zemkopības ministrija bija izsludinājusi to īso piegādes ķēžu konkursu uz 16 miljoniem, no kuriem 6 miljoni, tad es saprotu, ka ir noslēgta līguma jau pirmajā kārtā, un tur ir daži tie labie piemēri. Ļoti jau labi gribētos redzēt, kā šie piemēri tiek īstenoti, lai varētu iedvesmot citus sadarboties. Jo ir traki redzēt, teiksim, ieej Elvī latviešu veikals. Tu ieej Elvī un tur ir poļu kartupeļi. Vārīti, mizoti, vārīti, poļu kartupeļi. Kas tas ir? Poļu ābols Rimī, tāpēc, ka nebija citu. Jā, Rimī šo sezonu nav vispār ābolu, jā, latviešu. Redzi, un tad mēs nonākam pie kā. Mums ir iepriekšējā pieredze slikta. Jā. Kas ir iepriekšējais periods? Tas bija tā kā no vienas valsts iekārtas pārgājām citā. Cilvēki arī, tie, kas bija tie pārgājēji, auga, veidojās citā vidē, pēkšņi sistēma nomainās, un tev jāsāk pielāgoties gan attiecībās, gan darbībās, pilnīgi citai videi. Un jā, patiešām mēs zinām šos vēsturiskos stāstus,
kad viņi nebija īpaši veiksmīgi. Pie mums ir braucoties visādi eksperti, kas te stāstīja, ka mums cidonijas jāaudzē, tad tas viss tādās akciju veidā, un viņi jau brauca līdzi ar savu produktu, ko viņi centās realizēt, un to arī darīja veiksmīgi, ņemot vērā mūsu tādu kompetences līmeni. Bet šodien ir jāsaprot to, ka pasaule mainās, un viņi maina pēdējos 10 gados, tas izmaiņu ātrums ir pātrinājies par kārtu. Kā rezultātā mums nav citas iespējas, kā radīt to vidi. Mēs nevaram nevienu piespiest, bet mēs saprotam to, ko mums atbild šie paši ēdinātāji vai veikalu ķēdes. Tā kā mēs esam mēģinājuši runāt par Latvijas produkcijas pārstāvniecību plauktos, ka jums trūkst kapacitātes. Jā. Uz jautājumu, kā mēs varam iegūt kapacitāti, ja mūsu produkts netiek pārstāvēts, mēs viņu nevaram realizēt. Un tā mēs ejam par riņķi, un kur mēs nonākam, kad dzīvojam kā iepriekš. Latvijas tautsaimniecība arī iepriekš strādājot ar Latvijas produkcijas uzņēmumu virzīšanu citu valstu tirgos, tas bija kā 20 gadu garumā, tur dažādām valstīm ir strādāts. Es saprotu, ka mēs neesam lielie spēlētāji. Gan agrārā vidē, gan arī produktu radīšanā. IT jomā, jā, tas ir intelektuālais produkts, tur ir daudz speciālistu, tur ir iestrādes, okay. Tad mums bija finanšu lielvalsts, tā beidzās, ja, tranzīts, kaimiņš beidzās. Tad kas mums paliek? Mums paliek šī tautsaimniecība, šī lauksaimniecība. Tad mums kaut kāds piedāvājums, ja. Mēs jau rodam piedāvājumu, mēs jau piespiest nevaram. Bet ja mēs tagad sakam, sanākiet 5 kopā, paņemiet naudu, kur iespēja, uzceliet noliktā, kurā šos augļus dārzeņus glabāt, tādējādi jūs varēsiet piedāvāt šiem tīkliem. Protams, viņi saka, bet kam mēs viņus pārdosim, ja tie veikali, tas kafejnīcas, viņi nepērk no mums, bet viņi nepērk tāpēc, ka viņiem jau no ko piedāvāt. Jā. Un tā tas iet par riņķi, un tad kas ir pirmais? Tvīstu vai olu. Un tāpēc radās šis stāsts, ja, kad, nākiet kopā, mums ir nosacījumi, ir uz 5 dalībnieku grupu, jūs iet ražotāji, jums ir iespēja. Tāda ir tas trakākais, kad tu noliec galdā šo iespēju, un tu jau netiec pie viņas. Ka viņi nenāk un nedara. Viņi nenāk un nedara. Es tev pilnīgi piekrītu, un es zinu, kāpēc viņi nenāk un nedara. Pirmkārt, viņiem trūkst motivācijas, tas moderni saukt mentors, ja, kurš to drosminieks, kurš saka, nāciet, sanāciet, es zinu kā, vai ne, tas saucamais know-how. Pirmkārt, tas viņiem trūkst, kas skaidri pasaka, kā ir jādara, jo kamēr apkārt visi taustās, tikmēr visi taustās, bet ja atnāk kāds, kurš pasaka, bet iniciatīva ir laba, un es domāju, ka viņa arī aizies. Ļoti, ļoti labi tu pieminēji par tiem lielveikaliem, kad, mēs gribam iet Rīmī, un tad mēs saskaramies, ka no mums tur prasa nezinu ko. Tur neko jau nezinu, ko neprasa. Es tikos ar zivs uz ledus, jā, viņi audzēja arktiskās pālijas robežos. Viņi saka, perfekta sadarbība ar Rīmī, perfekta. Tāpēc viņiem ir nišas produkts. Nišas produkts, bet viņi savstarpēji sarunājas. Rīmī pasaka, ko viņiem vajag, viņiem ir kvalitātes standarti, viņiem ir global gap. Ja uzņēmumam ir global gap, tur visas durvis ir vaļā. Viņiem ir nišas produkts, kur viņš spēja nodrošināt patstāvīgi, regulārs piegādes. Jebkurš veikala ķēde to skaidri pasaka, mums neinteresē tavs produkts, mums interesē viņa pārdošana. Jā. Mums interesē, lai tajā plauktā viņš būtu. Un ja tev ir pārāvums, viss mums jāmeklē cits. Tāpēc tam latviešu zemniekam vajag izaugt ārā no mairažotāja statusa. Bet tas ir šis aicinājums. Šī metode, jā, bet šī metode, tā bija viena no iespējām, kad nākiet kopā, kooperēties, un tad jūs spēsiet radīt to izaudzēto ābolu glabāt līdz tam brīdim, kamēr būs nākošā raža. Tur jau tā kapacitātes veidošana arī ietvers. Arī skatoties uz citiem kooperācijas veidiem, kas Latvijā ir, piena kooperatīvi ir dažādi. Ir uz pirkstiem skaitām kooperatīvi, kur nonāk līdz produktam. Tad ir jautājums, mēs esam kooperējamies, lai iegūtu izēju materiālu, resursu un pārdotu viņu kā materiālu, izēju materiālu, lai citi rada pievienoto vērtību. Vai šis kooperatīvs ir ar veicināšanu, lai viņš ražotu gala produktu plauktam. Un tā arī ir viena no problēmām, kad tu ej cauri, nesaucot tur katru atsevišķi, jo katrs uzņēmēja darbību būvē, kā viņš grib, bet mums bija ļoti daudz kooperatīvu savācēju, kas vienkārši kooperējās, lai savāktu šo resursu. Tas pats arī pienā daudz. Un kur paliek šis piens, viņš tiek ieliets savākts lielās cisternās un aizvests pie kaimiņiem. Kaimiņš rada produktu un veikalā mēs redzam, ko kaimiņu produktu.
kurš ir būtībā iekšā saturs no Latvijas aizvestais. Protams, šim piena ražotājiem ir skaidrs, viņam pa lielam vienalga, viņam galvenais ir regulāri no viņa to pienu paņemt un samaksāt par viņu, par normālu cenu. Tāda atkal ir jautājums, kāda sistēma ir motivējoša, lai šis kooperatīvs sāktu ražot no viņa produktus. Mēs zinām, ir Latvijā, nereklamēsim tur konkrētus, bet es pats arī lietoju šī kooperatīva produktu, jo viņš man garšo. Tas ir viens, un otrs es zinu, kā tas process notiek. Kā viņš tiek savākts, kā viņš tiek ražots, es tur esmu bijis, esmu redzējis. Un es viņas līdz šim izmantoju priekš sevīm savā sarunās kā vienu no veiksmes stāstiem. Ar visām problēmām, tāpat tur biedri kašķējās savās, tā visāds ir. Bet tur ir produktu, tu redzi. Un tas ir tas svarīgākais. Ja mēs ražojam tikai izējuma materiālus, jo kas ir graudi? Graudi arī super, mēs esam graudu lielvalsts. Tikai to maizi cep citās valstīs. Es arī vienmēr domāju, mēs audzējam kartupeļus. Es zinu, konkrēts ciemats Rembate, viņi sevi arī pozicionē, mēs esam kartupeļu audzētāji. Tad sadarbojieties savā starpā, nopērkat to kartupeļu mizotāju, piemēram, un fasētāju, un lieciet viņu tajā, nodrošiniet to apjomu un piegādes. Tāpēc jau bija šīs programmas, pie kurām mēs ar kolēģiem arī ministrijā daudz runājam, un turpat ātri arī darījām, radīt iespēju. Un tas, ko jūs iepriekš teicat, tajā brīdī, kad ir radīta šī programma un pat viņi tiek promotēta, stāstīts par viņu, tā kā aicināti, iesaistam tur lauku konsultāciju centru, nākiet, ņemiet, dariet, kur ir iespēja. Un tad iestādās tas, kā? Un to apsies pēc tam uz cipariem, tagad arī netika realizēta viena programma, kurā palika pāri miljoni, tāpēc, ka bija iespēja tehniski saskaņot ar Briseli pārzīmēt to programmu. Viņi tika pārzīmēt un pieteicās no 5 miljoniem iespējamā resursa pieteicās 1 uz pār 100 000. Kas tā bija par programmu? Es no galas viņu neatceros, man pierakstīts šeit nav, bet te iet runa par būtību. Jā, kad nepaņem to naudu. Tu vari, jo Zemkopības ministrijā pēc savas būtības ir tāda servisa ministrija. Mēs jau no jauna tādu neko neradām. Mums ir Brisele ar saviem noteikumiem un resursu. Mums ir Latvijas pircējs, ir lauksaimnieki, kurus mēs visu laiku cenšamies salikt kopā, lai atbilstoši likumdošanai, mainīt aktus, regulas ieviest visu, un tad strādā ar nevalstisko sektoru un attiecīgi nāk līdz arī finansējums, un tad finansējums tiek dalīts, viņš tiek kontrolēts. Tā ir Zemkopības ministrijas globālā rīcība. No jauna, ko tad mēs tādu radām. Un tad mēs varam pāriet pie tām pašām zivīm. Ja? Tas varētu būt viens no jaunradēm. Ja runājam par zivīm, par akvakultūru, kas ir Baltijas jūra. Jo nāk zvejnieki, Baltijas jūrā zivis paliek tik, cik paliek. Visas problēmas arī ar visām nozvejas kvotām, viņas ietekmē piekrastu un arī mūsu nosacīto lielo zvejniecību. Tā ir. Bet, pirms mēs pārējām pie zivīm, par to pašu atbalstu. Te ir faktoloģiskā informācija. Tad bija šogad divi uzsaukumi. Bija gan īsās piegādes ķēdes, kur varēja veidot noliktavas, gan arī varēja izstrādāt kopēju zīmolu, marketinga aktivitātēm, dalību izstādēs un visādiem tādiem promo pasākumiem. Zinu, ka būs arī nākamgad, jau pavasarī būs atkal jauni uzsaukumi. Bet kas tad tas ir? Cik liels var būt šis atbalsts? Tur ir projekti, varbūt līdz pat 500 000, ja ir paredzēta būvniecība, un 200, tātad, ja būvniecība nav. Kas ir būtiski, šis ir 80% atbalsts. Tas nozīmē, ka tiem sadarbības partneriem ir 20% jāiemaksā no savas naudiņas. Kas vēl ir tāds svarīgs? 2 gadu realizācija. 2 gadu realizācija. Tas nav viegli, jo tas ir būvniecība, ja tev projekts jārealizē 2 gados. Tas nozīmē, ka tev ir ļoti dinamiski jāstrādā. Gan projektēšana, gan pati būvniecība. Un 20% pašfinansējums arī tā ir stāsts par to, ka šobrīd ir pamainījusies situācija, kā arī publiskā telpā ziņo attiecībā uz banku kreditēšanas politiku. Ja? Bet vēl gadu atpakaļ tā bija utopija dabūt reģionā naudu no bankas kā aizņēmumu, lai piedalītos šeit līdzfinansē. Es domāju, šie ietekmējušie faktori ir ļoti daudz, un kas ir vēl ļoti būtiski, mums ļoti noveco paudze, kas nodarbojas ar lauksaimniecību un ap šo nozari saistītajām servisējušām institūcijām.
Un tā ir problēma, tāpēc, ka vecākai paudzei vairs negribas ne riskēt, ne iet uz banku. Tāpēc, ka viņi ir jau izsmēluši to savu enerģijas resursu. Jaunajiem, atkal ir skatās uz jaunajiem, ņemot vērā finansēšanas politiku, ja, kad tur, jūs vēl tā kā nekvalificējaties, jums nav pieredzes, jums nav veiksmes stāsts. Un te sākās, ja tā atkal tāda, pārejas periods, ja, jo ar šīm problēmām saskarās arī gan Polija, kas ir lielākā mūsu agrārā kaimiņa zeme, un arī tāpat Lietuva. Jo, piemēram, tādā Polijā šis stāsts sākās jau krietni agrāk, kā saimniecības veidojās. Tā kā tas ir tāds komplekss problēma, ja, un teikt, ka kāds ir slikts vai labs, tur tā, vai kāds dara pareizi vai nepareizi, tik tālu mēs neiesim. Mums ir galvenais atrast tos veidus, kā radīt kaut kādus stimulējošos, lai būtu tā interese iet to darīt. Attiecīgi par cipariem, par niansēm ļoti labi var visu. Mums ir ļoti atsaucīgi kolēģi, ja arī kādam no skatītājiem, klausītājiem tas interesē. Viņi var vērsties gan lauka konsultāciju centrā, gan arī ministrijā sazināties ar speciālistiem. Iedos visu vajadzīgo informāciju, kas ir, tas ir. Jo cipari ir augoši. Tas priecētu vairāk, ja viņi būtu straujāk un plašāk. Zini kā, man tev jāpiekrīt, ka tas ir ļoti laba aktivitāte. Tā sadarbība ir nepieciešama un tās noliktavas nepieciešamas. Arī tā starptautiskā pieredze, kur bija Skotijā, redzēja, kur arī piekrastes zvejnieki, viņiem gan ir Ziemeļjūra, jā, vismaz, teiksim tā, mazliet lielāka par mūsu jūru, un arī viņi īstenoja šo investīciju projektu, uzbūvēja milzīgu noliktavu, relatīvi milzīgu noliktavu, kurā tad arī visas zivis sabrauc tādā kā biržā, un tad viņas tur tiek tirgotas un tiek realizētas, un tā viena konkrēta vieta. Katram nav no savas laivas, vai katram nav par to jādomā. Tas viss ir kopienas stāsts. Latvijā mums tāda kopienas stāsta, saprotu, vēl pagaidām nav. Veidojās, kā ir laba ziņa. Mēs noķersim vīrus, skotus, visus noķersim un apdzīsim. Es saprotu, mums pagaidām vēl Igauni jāapdzen. Apdzīsim arī Igaunus. Mums ir galvenais, lai cilvēki gribētu to darīt. Un atšķirīgais ir arī tas, ka 2 gadu atpakaļ mēs sākām braukt uz Bērstiem, kur sāka nākt kopā mazjūras zvejnieki, kas bija, sākumā viņi bija mazi, viņu bija mazi. Bet problēma bija skaidra, tie bija roņi. Viņi bija vienkārši fatāla problēma, tāpēc, ka viss ja roņas dienā apēd 50 kg zīves, ja, un tie roņi ir tūkstošiem, tad par kādām iespējām tur zvejot vai par kaut kādu zaļo kursu mēs varam runāt, tur ir roņu kursi. Un šīs problēmas tika risināts, un šobrīd viņas ir savā ziņā apmierinošā stāvoklī un vēl turpinās attiecībā uz zvejas rīkiem, kur būs aprīkot tā, lai tie roņi netiek klātai zivī, kur jau nonākusi tajā tīklā, ko viņi grib sārdīt. Tieši vakar dzirdēju no Zivsaimniecības departamenta, ka būs jaunā gadā uzsaukums tieši selektīviem tīkliem, varēs saņemt finansējumu. Summas, kas tiek arī novirzītas šim piekrastes zvejniecībai, ir pietiekami lielas, salīdzinoši arī. Jo mums ir 500 km piekrasta. Un viņi ir unikāli, viņi ir smiltis un viņi ir jātur ir, dzīvi. Jo, pirmkārt, tāpēc, ka mums kaimiņu valstīm tādas iespējas nav. Tas ir unikāls. Otrkārt, ja šī piekrasta būs tukša no cilvēkiem, no uzņēmēju darbības, ja, tad atkal ne turismam ir īpaši iespēja. Mēs paši viņu baudam 5-6 mēnešus gadā. Ja. Brīvdienās mēs redzam, kādas ir mašīnu plūsma, ja, gan uz Vidzemes jūrmālu, gan uz Kurzemes jūrmālu. Līdz ar to tas ir stāsts par to, ka saprotam to un pie tā strādājam. Un, attiecīgi, ja šie uzņēmēji būs spējīgi dzīvot, un arī viņi tiek aicināti uz kooperēšanos, jo, protams, ir iespēja vēl ar mazajām laivām, vai arī nopērk kaut vai lielās zīves, tiek kūpinātas, tiek pievilināti turisti, parādās, teiksim, tā vilkme, uz kāpēc man tur braukt, līdz ar to arī attīstās infrastruktūra. Bet ir jāsaprot to, ka arī viņiem ir jāsāk jau augt, lai tās naudas būtu vairāk, jo tā ir sezonalitāte. Un tajā brīdī, kad tev ir šī tukšā sezona, tev tas zīves ir jāuzkrāj, tev, lai būtu nodarbinātība, lai būtu pārstrāde. Jo šie padomju laikā būvētie cehi, liela daļa ir beiguši savu eksistenci vēl, bet ir palikuši pāris, kas darbojās, ja, kurās ir ieviestas jau jaunas tehnoloģijas.
bet arī pašiem piekrastes zvejniekiem ar savu, teiksim, to vietējo produktu, ar to tādu priekš ātrā patēriņa. Šobrīd viņi to ir attīstījuši individuāli. Tas ir tas pats viensētnieks. Bet arī šajās diskusijās ar jūras zvejniekiem, ar mazjūras zvejniekiem mēs par šo tēmu esam runājuši, ka meties kopā, reku jums ir pieejamie resursi un summas liels, kas arī būs pieejamas arī nākotnē, gan mārketingam, gan arī attīstībai, gan arī zvejas rīku iegādēji. Tad stāsti par to, kā attīstīt šo te uzglabāšanu, lai jūs variet tajā brīdī, kad jums ir tā sezona, ka jūs to zivi iegūstiet, lai jums viņi ir pēc tam pārvēršās produktā ar augstu pievienoto vērtību. Jo kas arī ir būtiski, kad Latvija ir viena no tām, varētu teikt, retajām valstīm, kas zivi Baltijas jūrā un līcī uztver par augstvērtīgu produktu, kurai tiek pievienota liela vērtība. Jo kaimiņu valsts, kuras veic šo te nozveju, ar traļiem savās daudz zivis iesūc iekšā un pārvērš viņu par miltiem, kurus savukārt pēc tam izbarot zivju audzētavās. Jā, tas ir par tiem miltiem, tas ir atsevišķs stāsts. Bet pievēršoties piekrastei un noliktavām, kā mēs redzam, braucot gar krastu, vecās padomu laika noliktavas kļūst par viesnīcām un restorāniem un citām tādām hipiju. Jā, tas Liepājā pārsāk. Hipiju iemīļotām vietām. Bet ar to zvejniecību, ar to mazjūras zvejniecību, piekrastes zvejniecību patiesībā ir traki. Ja mēs paskatāmies tā vēsturiski, tad ir pilnīgi skaidrs, kāpēc mums Latvijas laikā ļoti spēcīga nozare ir, faktiski šobrīd ir tādā hobiju līmenī un ir viņai nepieciešams atbalsts. Ja? Mēs tomēr bijām tā robeža uz rietumiem un masveidā tika dedzinātas laivas, lai neviens neiedomājas viņā iekāpt un aizpeldēt no brīnišķīgās Padomju Savienības, meklējot laimes zemi kaut kur citur. Un starp citu, Ziemupē ir pat tāda vieta, tāda laivu dedzināšanas kapsēta, kur ir saauguši kadiķi. Un tie kadiķi ir tādi kā simboli katrai sadedzinātajai laivai, tāds dzīvais piemineklis piekrastes zvejniecības metodiskai iznīcināšanai. Labi, Eiropas Savienībā arī bija programma vesels, kur maksāja naudu par kuģu sagriešanu. Kuģu sagriešanu, jā. Tad arī tai brīdī teiksim, cilvēkam, kuram nav nekā piedāvā, bišķi neko nedarot naudiņu, tad liekas, urā, es esmu ieguvējis. Kas notika pēc tam? Kur palika tā naudiņa? Viņa uzbūvēja kādu māju. Jā. Nopirka kādu vecu džipu, kurš pēc jau ir sen sarūsējis. Tā ir realitāte piekrastē. Un tā arī ir viena no tādām problēmām, kad ir jāsaprot to, ka, draugi, mēs esam paši sev. Pārējie tomēr ir, katrs skatās uz seviem vairāk. Vienalga, vai tā ir Eiropas Savienība. Es nenoliku, ka tā ir laba, lielā ģimenē jābūt un ir ekonomika. Bet šīs ir tās mazās viltībiņas, ar kurām tomēr ne katrs no šīs lielās ģimenes ir ieinteresēts, lai šeit būtu stabila, spēcīga ekonomika. Tāpat arī klausoties, kā mūsu kolēģi un ministrs brauc uz Briseli un cīnās par šīm nozvejas kvotām un kā tiek interpretēti zinātnes dati. Ja, un paļaujoties uz zinātni. Un zinātni tur arī ir tādi visādi spēlētāji, kur ir uz jautājumu zīmes. Ja. Mums vēl nesen bija Covid šovs, ja, kur arī bija paļaujoties uz zinātni. Šodien tur liela daļa saka ārprāts, kā vispār tādas muļķības arī runā. Līdz ar to mums jau jāskatās uz visu ir, diezgan tā rafinēti, jo atliek kaimiņu valstī agresīvai nobraukt ar savu Kaļiņingradas kuģi un ar lielu sūkni iesūknēt to, ko mēs gadu laikā visi kopā nenozvejojam. Viņš vienkārši to izdara un pēc tam viena Eiropas Savienības valsts to produktu nopērauc. Līdz ar to domājam paši par sevi un šī pie jūras piekrasts dzīvesveids zvejnieki, kas ir gan mums tā kā arī kultūras tādiem balstiem, ja, tad arī, tāpēc man personīgi arī viņi ir ļoti tuvu un liekas, ka tas ir tas, kur būtu svarīgi pievērsties uzmanību, jo zilo ezeru zemi Latgale ir skaidrs, jā, mēs viņus, tie ezeri ir tur, arī no atbalsta programmām tur tiks atceltas viesmājas, tur ir tik, cik ir, bet atkal tā tuvība šai kaimiņu valstī, atkal
to vērtē dažādi šie turisti, kas skatās uz to, ka tik tālu es negribu braukt. Nu, man visi Latvijas ražotāji ir tuvi mīļi, bet zivsaimniecība tiešām ir tāda, manuprāt, tāda liela mūsu kultūras daļa. Un mūsu pienākums ir viņu iedzīvināt, atdzīvināt, pilnveidot. Tāpēc man ir milzīgs prieks, ka tiešām piejūras zvejniecībai ir pieejami atbalsta instrumenti. Un paskat, ir veseli 167 investīciju projekti īstenoti. Ja par 3,3 miljoni. Jā, precīzi. Tev ir tāda paša data kā man, jā? Un, ja mēs pirms 10 gadiem braucām no Rīgas līdz Kolkai, tad tur bija diezgan skumjš tas skats, jā, un tagad brauc un ir patīkami. Tur ir restorāni, tur ir veikaliņi, tur ir visādas tādas sakārtot infrastruktūra, estrādes un ceļa segums. Un, protams, kur tas bija? Man liekas, ka tas bija Bērsciemā tieši. Jā, Bērsciemā ir tāda, tu ieej tādā kā lauku sētā, un tur tāds restorāns, un tur tikai viens ēdiens, un kā mājās tu tur nokļūsti tajā vietā. Tas jau ir tas stāsts, kāpēc braukt, ko darīt šeit piekrastē. Viens ir, labi, tu var pāris stundas pagulēt pludmalē, ir labs laiks, bet šī Kurzemes Jūrmala ir tīpaši Kurzemes. Vidzem viņi bišķi savādāk, ir atšķirīgi, bet arī tur ir piekrastē sabūvēti šie paši restorāni, Stāliņas šosejas, kur mēs zinām, tur. Tas jau ir tā vērtība, kāpēc mēs raujamies ārā no pilsētas uz kurieni. Un tie pašā Angurē, mēs varam saskaitīt, cik ir... Jā. Ļoti labi. Tur Anguri iesaka. Jā, viss attīstās. Tas pats arī, man teica, Pāvilostā tagad ir, es nemalēju, 16 jau vietas, kur baudīt uzturu. Pāvilostā? Jā, atkal, tur arī nomainījušās ir paaudzes, ja tur sāka Pāvilostā attīstīties, tur surfotāji paradīze bija, šī paaudzes pamazām, sagurst, nāk vietā citi, un viņi pārvēršās bišķi pēc tādas Jūrmalas, no dārga īpašuma viedokļa, no tā kontingenta, kas tur, bet vienalga, tas ir, tie vēsturiskie stāsti, un ir jau cilvēki, kas sakarīgi mainoties vecumam, viņi pārvāc uz turiem patstāvīgi jau dzīvot, un ļoti daudz ko arī izmainīja šo te piekrasti, šīs piekrastes attīstība arī Covid laikā, jo viena daļa saprata, ka tie attālumi nav tik lieli, un tā gan digitālā, gan infrastruktūra atrisinājusi jautājums par attālināto. Ļoti izteikti arī ir tādi jau izveidojušies arī ciemati, kuros vienkārši patstāvīgi cilvēki jau dzīvo, kas agrāk tā bija problēma, jo ziemā tur palika tukšums. Tā kā, jā, un tad, kad tika savienot šis riņķis, kurš bija pārāvums starp Mazirbu un starp Kolku, šis bija grants ceļš, un tagad vienkārši vasarā šī šosei ir gan ar motocikliem, gan un viesinām ir jārezervē jau laicīgi. Jā. Tā ir labā ziņa. Šiem turistiem ir jāpiedāvāt kaut kas, un tas kaut kas ir ēdiens. Un ēdiens, kas ir tai vietai piederīgs. Arī braukājot pašam pārzemēm, es necenšos iet tajās vietās, kur turistiem dod tur frī kartupeļus, bet tiek meklēts tas vietējais. Mums ir šis vietējais, tā ir tā zivs un tā ir jūra. Lūk, tāpēc šis ir viens no būtiskiem sev personīgi tuviem līdzēt šai piekrastes mazjūras zvejniekiem attīstīties, jo lielie tiks ar seviem galā, viņiem ir citas spēles noteikumi, liela kuģi, lielas naudas, tur mēs tā kā mazāk, bet tieši tas dzīvesveids, jo tas ir patiešām apjomīgs darbs, kas jādara, lai šīs apdzīvotās vietas gar piekrasti arī nepalikt no cilvēkiem tukšas. Jo kāpēc tās skolas tiek vērts ciet, ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tur nav cilvēku, viņiem nav ko darīt. Un tā ķēdīt atkal, tā bumba sāk vēlties, un kā rezultātā mēs cīnamies jau pēc tam ar sekām. Mēģinām mākslīgi kaut ko radīt. Tā ir, un tie piekrastes zvejnieki mums ir skaitlis 70. Tev tāds pats skaitlis ir papīros. Man ir skaitlis 70, tā kā faktiski labi uz divām rokām nesaskaitīsi, bet tas nav ļoti arī, daudz, vai ne? Tas arī ir uz papīra, jo tas ir uz papīra, reālajā dzīvē arī ir nianses, jo tur arī mums nav pierakstīts, cik no viņiem ir kādā vecumā. Novecošanās ļoti kā smējās viens zvejnieks no Cernikavas, viņš jau vairākus gadu desmitus ir jaunākais zvejnieks ciemā. Jā. Stipri vairs tāpēc šis ir stāsts lokālais, un tad ir jautājums attiecīgi, kas ir tas, ar ko mēs
varam pelnīt, vai mēs ar šo lokālo stāstu varam pelnīt naudu, kas nāk no ārzemēm. Tā ir tā lielākā problēma, ka mēs esam gatavi cīnīties un viens otram servisēt, sniegt pakalpojumus iekšienē, bet vai mēs dabūnām to naudu, kas tiek atvesta, kas ir būtiski. Tad, ja mēs runājam par naudu, kas tiek atvesta, tad masveidā iebrauc lietuvieši uz Kurzemes piekrasti. Viņi tikai iebrauc, bet arī nopērk kādu īpašumu. Tas ir labi, slikti, kādu tu... Man nepatīk. Ko es varu ietekmēt? Neko. Ja cilvēkam piedāvā naudu, viņš... Es draugam palīdzēju īpašums iegādāties 3 gadu atpakaļ Kurzemes piekrastē, un tad, tur bija pieeja nedaudz cita. Tur tika noskaidrots, kas ir pircējs, ko viņš darīs, un ja īpašniekam, kurš tirgoja šo īpašumu, tas nepatika, viņš nepārdeva. Ļoti tāda pieeja, es zinu, ir arī Mazirbē. Tur arī nav tas tieši arī bija Mazirbē. Jā. Redz kā. Bet tur ir jābūt atšķirīgam. Līdz ar to mums jau arī tie paši meži ir izpārdoti. Kā cilvēkam, kuram nekā nav, piedāvāt naudu, kā viņš var atteikties? Tas ir par patriotismu, tad mēs varam par patriotismu bērnus nepabaros. Mēs varam tā plūstoši pāriet pie bērniem patriotismu vietējā produkta. Šis jau ir tas stāsts, viss iepriekš apspriestais, nonāk pie tā, ka, ja tas produkts ir ko piedāvāt, un viņš ir pēc cenas un pēc kapacitātes, pēc stabilā apjoma ir konkurence tam, kas tiek atvests. Līdz ar to mēs arī varam paļauties uz to, ka palaižot bērnu uz skolu, bērndārzu vai arī, nedod Dievs, atrodoties slimnīcā, vēl trakāk, kur ir ieslodzīti cilvēki, ka viņi ēd to veselīgo pārtiku. Jo priecāties par no Eģiptes atvestu kartupeli, tas ir laikam trakākais, ko var zaļam cilvēkam, kas ir pārņemts ar zaļām idejām, tas laikam lielākais murgs viņas sapņos ir. Jo par kādu eko nospiedienu, par kādu pēdu mēs runājam. Pastāsti, kas ir konkrēti, ko ministrija ir izdarījusi labu vai dara labu šobrīd par attiecībā uz skolēnu ēdināšanu, vietējo produktu mūsu valsts iestādēs? Tad mums vēl viens redzījums jātājas ir, jo šīs darbības saistībā ar zaļo iepirkumu, ar zaļā karotes, zaļais, šis stāsts pārtaisīt šo sistēmu, viņi ļoti smagnēji iet, bet viņi iet uz priekšu, un ir arī jau informatīvais ziņojums jau ir aizgājis valdībā, un darbs notiek, un ir iepirkuma likums, ir nonācis jau budžeta komisijā. Šīs darbības notiek, bet ir viena, tāda jāapzinās viena problēma. To nevar izdarīt vienā dienā, pašā likumdošanas līmenī, jo ejot laikam, mainoties sistēmai, katrs autonomi pielāgoja to savai lokālajai vajadzībai un spējām un izpratnei. Un šobrīd, ja kaut kas ir jāpārbūvē vai jāuztaisa tāds viendabīgs, lai šī sistēma strādātu, mums sanāk, ka mums ir jālauž kaut kāda jau izstrādāta un strādājoša kārtība konkrētajā vietā. Un tam ir pretestība. Un ļoti liela, tāpēc, ka mums viss ir labi, kāpēc jūs gribiet mums traucēt. Bet jums ir sveža zemi produktu galdā. Bet tad, kad uzsāk šo diskusiju, parādās, jūs izmainiet tur tādas un tādas noteikumus pārtikas veterinārā dienestā, jo mēs nevaram šodien gatavot ēdienu un rītdien viņu pasniegt. Jo to nosaka kaut kāda konkrētie noteikumi, viņš neatceros no galvas, tas bija 2 gadu apkārt. Kas, jāmaina, jo mēs arī iepriekšējo ministru bijām kaimiņu zemēs, ārzemēs, Skandināvijā, vērojām, kā tur tiek ēdināti bērni. Viņiem nebija problēmas, viņi vispār nesaprata, kā varētu kaut kādu svešu produktu. Bet tas ir gadu desmitiem strādāts stāsts. Pēc kara viņi vienkārši mēs tikai savējo dosim, ne jau tikai tāpēc, ka šī lokācija valsts, kur viņi atrodas, bet arī tāpēc, ka mums ir jātīsta lauksaimniecība. Un tas ir tas stabilais patēriņš. Un tur notikās šī procedūra, visa valsts, visas mācību iestādes vienā dienā ēda vienu receptūras produktu. Pieņemsim, tur cīsiņu zupu, 3 veidi - vegāniskā, gaļas un veģetārā. Un viņas ir salietas, un tā procedūra pasniegšanas viņi ir saprotama. Viņiem nav atlikuma, jo bērni paši ielēja sev to zupu, bet viņi ēd visi, tāpēc, ka viņiem ir izvēles.
Un arī no tādas sistēmiskās prognozes viedokļa arī ir skaidrs. Ja visā valstī ir skaidrs, ka šodien ir šāda produktu kopums veido ēdienu, tad tu vari prognozēt laicīgi, kas tev ir vajadzīgs, kādā šo te produktu plūsmu, tā kā iepirkšanu, uzkrāšanu un pārstrādi. Un šis bija viens no tādiem modeļiem, kurus arī vēl pēdējā dienā, kad iepriekšējais ministrs bija, saka, varbūt izstrādājām vienu recepšu grāmatu kopā visai Latvijas skolām, ka pirmdienās visa valsts ēd konkrēto produktu, konkrēto ēdienu. Tu jau gribi atgriezties tā kā vēsturē, ceturtdienas bija zivju dienas. Bet viņām jau bija savs pamatojums. Labi, toreiz bija krīze ar ēdienu, bet šeit ir tas, ka mums ir daudz ekspertu. Es pats savā laikā vadīju slimnīcu, mums bija dietologu dienests 8 cilvēki. Ko viņi darīja? Viņi vienkārši apkopoja informāciju, viņi neko jaunu nedarīja. Bet tur arī ir skaidrs, ka tur ir produkti, kopums. Viņi nevienmēr ir garšīgi, tāpēc, ka tā ir slimnīca. Bet viņi ir skaidri. Kāpēc slimnīcā nevar būt garšīgi? Tāpēc, ka katram pacientam ir diagnoze, un šis dietoloģijas dienests arī šos ēdienus ir kā zāles. Un, lai tas, ko tu mājās esi pieredzis, sāls, pipari, cukurs, viss šīs garšvielas, tas atstāja ietekmi arī uz veselību. Un, attiecīgi, šis doktors jau izvēlās to, ka šeit ir nepieciešama diēta. Kā rezultātā šis pacients saka, man bija negaršīgs ēdiens, jo viņš ir mājās pieredzējis ēst krietni sāļāk, saldāk vai piparodāk. Tas pats arī bērniem. Viņam, protams, viņš apēd čipšus, ja pēc tam viņam jāpēd ir kartupeļu biezens. Tas pats kartupeļs tikai radikāli atšķirīgs. Un mums vēl ir normas visādas izstrādātas arī no Veselības ministrijas par sāls daudzumu, par visu. Un tas viss ietekmē, un tas ir tas kopums. Tāpēc tas sarežģīts pasākums, bet pie viņa tiek strādāts, un viņš ļoti ceru, ka bērni jau vairs bet mazbērni ēdīs veselīgi. Cerams, ka tas viss tā arī notiks. Vienīgais, ko es esmu dzirdējis no bioloģiskajiem, ka šis zaļais iepirkums neparedz bioloģiskajiem nekādas priekšrocības. Jo šobrīd, piemēram, tas pats Saniteks, kas ir Kāpēc? Tāpēc, ka bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotāji nespēja nodrošināt šo te produktu kopumu, sezonalitāti, visā mācību principu periodā. Piemēram, tas ir konkrēts piemērs ar Saniteks, kurš piegādā, manuprāt, tas bija armijai piegādāja, kam viņi jau visiem piegādā, jāsaka tā kā ir. Viņiem kaut kas trūkst, viņi zvana tam zemniekam, un tas zemnieks viņam var iedot. Viņiem vajag tieši to bioloģisko. Bet viņi saka, tad, kad aizies tas zaļais iepirkums, tad viņi tikai izkritīs. Viņi vairs nebūs nepieciešami. Saniteks labdarības iestāde. Kāpēc tu man tā jautā? Tāpēc, kad es teicu, ka tas ir sarežģīti. Tāpēc, strādājot pie kaut kādām izmaiņām, uzrodās ļoti daudz visādi spēlētāji, kuri nebūtu negrib šīs izmaiņas, un viņi izmanto visas iespējamās metodas, lai kaut kādā veidā diskreditētu. Es nerunāju par konkrētu uzņēmumu, es runāju vispār. Tā ir realitāte. Mēs to saskaramies regulāri. Kad tiklīdz tu kaut ko sāc darīt, tā parādās, šitas jau nestrādās, tad tulīt nekā nebūs. Un šī ir manipulācijas metodas, lai varētu kaut kādā veidā ietekmēt, lai nekas nemainītos. Jo nav visi ieinteresēti šajās izmaiņās. Jo tas ir biznes, apakšā tas ir miljonu biznes. Un šie uzņēmumi jau nav ieinteresēti, ka šis miljonu biznes tiek lokalizēts. Mums ir veiksmes stāsts. Mums ir līgatnē veiksmes stāsts, kur viss lokāli notiek. Skola vienkārši sēdēties skolā vienkārši acis kvadrātā. Tos veiksmes stāstus varētu iedzīvināt, bet, diemžēl, vai pašvaldībai nav kapacitātes vai iesaistītajiem cilvēkiem vienkārši trūkst šī patriotismā apziņas. Un tāpēc ir daži veiksmes stāsti. Līgatnē ir viens no viņiem, bet Siguldā bija arī strādāts pie tā tika. Un tu skaties, un tad tu sāc saprast, ka vai tas ir, kad saka, griba, kompetence, un tur bišķi vairāk jāpastrādā. Ko mēs varētu noslēgumā tādu pozitīvu, kā vēlējumu? Mēs esam uz pareizā ceļa, vai mēs nenogurstam viņu ejot? Nē, mums ir deguns gaisā. Deguns gaisā. Deguns gaisā mums ir, kamēr mēs būsim uz kuģi, uz komandu tiltiņu, tikmēr būs deguns gaisā, un mēs dosimies tikai līdz galam un neatlaidīgi. Jo pretējā gadījumā šie pusceļa lēcēji, priekš kām. Mēs jau runājam par ko? Mēs jau runājam par
sevi nākotnē. Mums tāpat šeit ir jādzīvo. Nu, tie, kas nav ieplānojuši aizbraukt. Līdz ar to mēs jau kārtojam vidi, lai nākotnē mēs baudītu šīs sakārtotās vidas augus. Un pārmaiņas tas nav vienas dienas jautājums. Noteikti, nē. Tieši tā. Un, ja tur pietrūkst enerģija, tad mēs atgriežamies pie vecās, un vēl pie tam varbūt sliktāks sanāk, ja tā enerģija pa ceļām pazūd. Ir sabojāta iepriekšējā sistēma, nav radīta jauna. Paldies par sarunu. Paldies.